Sijās Moteks tika izveidots 2009. gadā, nodibināts. Un tas stāsts ir pavisam vienkāršs. Tad, kad Dobeles dzinovnieks pieņēma lēmumu likvidēt savus mazumtirdzniecības veikalus, lai Jāņa mamma, kas ir uzņēmuma īpašnieks Jānis, lai viņa mamma nepaliktu bez darba, kura tajā momentā strādāja vienā no šajiem veikaliņiem, nepaliktu bez darba, tika pieņemts lēmums paņemt šo veikaliņu un privāti apsaimniekot. Tā aizsākās Sijās Moteks stāsts. Veikaliņš strādāja veiksmīgi, ne ar lielu peļņu, bet arī ne ar mīnusiem. Pēc nepilna pusgada atvēra veikaliņu arī Jelgavā. Veikaliņš bija ar līdzīgu konceptu, tirgojām Dobeles dzirnavnieks lobarību un pārtiku. Un pēc nepilna gada tika atvērts nākamais veikals Bauskā. Nu jau bija 3 veikali. Cilvēku pieprasījums bija aizvien lielāks un lielāks. Nepietika tikai ar lobarību un ar pārtiku. Un tā doma bija reorganizēt veikalus, uztaisīt viņus lielākus, vairāk tendēt uz mazajām vidējām saimniecībām. Kad atbrauc cilvēki, lai nopirkt lobarību, viņi varētu nopirkt arī citas preces maisaimniecībai, dārza lietas. Katram sētā ir sunīts kaķītis, tātad arī lolojumu dzīvniekiem barību. Pirmais tika reorganizēts Jelgavas veikals. Pārgājām no mazajām tirgus telpām uz lielākām, plašākām. Pielikām pie mūsu ikdienas precēm klāt saimniecības preces, dārza preces, preces maisaimniecībai. Dobelē no pirmsākumiem atradās Dobeles dzirnavnieks nomātajās telpās. Telpas bija ļoti mazas, nepiemērotas lielākajai attīstībai. Pagājušā gada maija beigās atvērām šīs te plašās telpas Dobelē. Telpas ir lielas, plašas. Protams, ka nekad vietas nepietiks. Tomēr telpas ir absolūti piemērotas ar plašo teritoriju, kur mums ir izvietota arī nojume, dārza augsnēm, zemēm un kūdrām, dēļu novietne. Ir laukums izveidots beramkravām, kur cilvēki var atnākt un nopirkt smilti, sijātu smilti, granti, oļus, šķembas un tā tālāk. Pie tam cilvēki var nopirkt ne tikai beramkravas, bet var atnākt arī ar savu spaini un samaksāt tikai par to, ko paņem. Uzņēmuma koncepts ir nekad neapstāties un idejas virmo gaisā un rodās kādreiz ceļā braucot vai uz līdzenas vietas. Tā arī radās ideja par kokmateriālu tirdzniecību. Sadarbībā ar Latvija Packing tiek tirgoti kokmateriāli, dažādu kalibra, dažādu izmēra dēļi, saimniecībām, celtniecības darbiem, jumta darbiem un tā tālāk. Tāpat esam sākuši sadarbībā ar Gazčema tirgot arī gāzi. Tirgojam pārtikas gāzi mājsaimniecībām, tirgojam industriālo gāzi, kas ir metināšanai un griešanai, kā arī gāze lauka terasēm, āra kafejnīcām, grilzonām un tā tālāk. Esam šobrīd oficiālais dīlers stīlam un paši varēsiet redzēt, kā šobrīd izskatās šī telpa, kur var pirms iegādāties tehniku dārzam, meža strādēji. Šo tehniku var atbraukt saremontēt, veikt apkopes, kā arī iznomāt uz attiecīgiem darbiem. Uzņēmuma nākotnes plāni. Plānos ietilps noteikti attīstīties, nekad neapstāties, gaidīt aizvien jaunus pircējus, redzēt, ka mūsu pircēji ir apmierināti. Viens no tuvākajiem uzņēmuma mērķiem, ja plāniem pavasarim, ir veicināt sadarbību ar vietējiem uzņēmējiem un attīstīt augu un dziedu tirdzniecību. Uzņēmuma vērtība noteikti ir darbinieki. Šobrīd mēs esam kopā 13 darbinieki bez mūsu foršajām pārdevējām, foršiem puišiem, kas palīdz ienest, iznest cilvēkiem preces. Mēs nebūtu nekas. Veikala nosaukumam varianti bija vairāki, tomēr palikām pie absolūti vienkārši nosaukuma Lauku sēta, jo tas raksturo mūsu vidi, preci, kuru mēs tirgojam, kā arī mūsu pircējiem šis nosaukums ir gana saprotams. Pagājušais 2024. gads mums nesa ļoti lielu pārsteigumu. Mēs saņēmām atzinību gan no Dobeles novada pašvaldības, gan novada, gan Zemgales plānošanas reģiona atzinības. Un šīs te balvas mums tiešām dod lielu stimulu darboties tālāk, neatslābt, būt neatlaidīgiem un
kas zina, varbūt atvērsim vēl kādu veikalu. Cilvēki ir vērtība un komandā viennozīmīgi ir spēks.